Labdien! Šodien dienā 4 kavak mēs atsākam kalendāra nodarbības, laiktelpas matrice, maģija. Tikai šoreiz mēs jau spēlējam pa nopietno. Tieši spēlējam. Mācamies materializēt lietas. Dotajā momentā mēs vairs nerunājam par varbūtībām, par cilvēku raksturiem. Mēs mācīsimies redzēt, iespējams ietekmēt to, kā lietas notiek. Kalendāra tabulas, Tolteku laiks mapē Google diskā tiks modificētas. Šeit jūs redzat tabulas jau modificētas. Versija, kura bija līdz šim, jums šāda versija. Kā jūs redzat, izrādījās, ne pārāk efektīva, jo bija vajadzīgs, lai visi parametri, kas ir nepieciešami, iekļautos un neaizņemtu pārāk daudz vietas, kā uzskates līdzeklis. 2 cilvēku sastapšanās gadījumā uzvarētāja noteikšana. Šeit jūs varat redzēt, kad mācoties ģēniju ciklu, mums arī nāksies atgriezties pie vecā, labi zināmā cikla 13. Tātad, ja mēs runājam par raksturiem, par cilvēku mijiedarbību, kādā veidā viņi emocionāli nolasa viens otru, šeit ir cikls 13. Šeit pie 2 cilvēku mijiedarbības konkrētā dienā 13 meni. Uzvaru gūst 8 maņi. Šeit konkrētā dienā pie cilvēku mijiedarbības uzvaru gūst 9 kabam. Kā jūs šeit redzat, uzvarētāji ir iekrāsoti ar krāsu. Tie, kas mācījušies kalendāru, var ļoti labi varbūt izsekot, kā tas viss veidojas. Tie, kas vēl nav pietiekoši apguvuši šīs unikālās zināšanas, varēs pārbaudīt praksē, materializējot priekš sevīm lietas. Un, lai pierādītu, ka šī maģija darbojas tādā līmenī, kādā varbūt mūsu zemes cilvēki latviski runājošie, mēs ieiesim, ierakstīsim savus burtus zemes vēsturē, kā unikālu, absolūti vienreizēju zināšanu, nesēju zināšanu, kas viņu apgūšanas gadījumā ļauj būt pilnībā neatkarīgam. Bet no sākuma šīs zināšanas vajag manifestēt, pierādīt. Vajag ieskatīties laikā un pateikt rezultātu. Tiešu, konkrētu, pēc fakta rezultātu, kādu laiks mums nes. Tas nebūs viegli, bet kopā mēs to apgūsim. Par niansēm, protams, es varēšu runāt tikai tad, kad jau būšu ārpus Latvijas. Pagaidām iepazīstinu jūs ar tabulām un jau sāksim mācīties, kas, kur jāskatās, kādā veidā sāksim mācīties jau no šodienas. Tātad cikls 13, kur jūs redzat, kā saka, cilvēku salikumus, kā miedarbojās, jūs jau atceraties. Dvēseles mājiņa, tas, par ko mēs pārdzīvojam. 9. dvēseles mājiņa, mums jāskatās šeit.
par enerģiju BN11 atslēga, tas ir tas, kas, cilvēkam liek uztraukties šeit. Dienas enerģija 11, cilvēka signifikators, astoņmaņika signifikators 11, atrodas pretī konkrētajam oponentam. Un tas nozīmē, ka pastāv ļoti liela iespēja, ka šis 13 okviņš sastapsies ar cilvēku, kuram uz sporta krekliņa ir 11. numurs. Es jau teicu, ka 27 ir tā kā numuri uz sporta krekliņiem. Tāda dievišķā dvēseles mājiņa, no kuras mēs ienākam šajā pasaulē, atstāja savu numuriņu uz mūsu krekliņa, un mēs ar šo numuriņu ejam caur dzīvi. Un tad mēs skatāmies, kur mūsu numuriņš atrodas. Tad mēs skatāmies, kur atrodas mūsu numuriņš, lūdzu šeit. 4. numuriņš vienai personai atrodas 6. atslēgā enerģijā Lamata. 2. personai 16. numuriņš šajā ciklā atrodas 5. atslēgā enerģijā Ahau. Tas mums kas ir daudz ko dod. Mēs jau zinām, kā mēs nolasam partneri vai oponentu, kā mēs nolasam šo te realitāti. Šeit katrs lasa caur savu atslēgu, gan tekošo laiku, gan oponentu. Un tad mēs šeit redzam, kad ieslēdzas enerģija čuveni, tad trešā atslēga tiek atstrādāta, čuveni enerģija saistīta ar magu. Un ieslēdzas enerģija eb, 4. atslēga tiek atstrādāta. Oponentam savukārt ieslēdzas enerģija Lamata, kur tekošais laiks viņu liek uz 5. atslēgu, bet tur ir arkāns mēnesis, un pretinieks sūta uz 11. atslēgu, uz svēti, uz 11. atslēgu, kur ir arkāns empress. Tātad, to mēs jau zinām. Mēs zinām arī to, ka, lai gūtu uzvaru, vai tas ir kaut kādā enerģētiskā miedarbībā, lai pateiktu savu vārdu, vai lai gūtu uzvaru kādā spēlē, tad ir jāatrodas tekošajā laikā. Tātad, ja cilvēks atrodas savā diapazonā, viņš paliek maliņā. Varētu teikt, viņš ir zaudētājs. Ja cilvēks savukārt atrodas nevis savā diapazonā, bet tekošajā laikā, ja viņš sevi var manifestēt, tad viņš ir uzvarētājs. Viņš atrodas laika upē, viņš iet tālāk. Tas it kā būtu skaidrs. Tātad tas nozīmē, kad seši muļuki ir jānokļūst, jānokļūst Lamata enerģijās un jātransformējas nāve transformācija, lai noturētos tekošajā laikā. Un 9 kabani ir jānokļūst čuveni enerģijā, tornī jānokļūst. Tornis spēcīgs liktenis zīmogs. Tad vienam jānokļūst šeit, otram jānokļūst šeit. Kā tā visa miedarbība notiek, mēs to arī skatīsimies. Mēs arī skatīsimies, kā darbojas zodiaka zīmes un ko viņas vispār nozīmē, kāpēc viņas ir kalendāra tabulās ieliktas, kāpēc tas ir būtiski. Jūs jau esat iemācījušies to, kad vēl kāda lieta, lai aiznestu savu domu līdz oponentam. Ja saprotiet, lai aiznestu savu domu, tad arī manifestētu savu spēku pār oponentu. Ir ļoti svarīgi, lai ciklā 91, kurš vienmēr ietilpst, redziet ciklu 91, manifestācijas cikls, jeb upurēšanas cikls 91 diena.
13 mums ierastās nedēļas, jeb 7 laika viļņi. Tātad, tā enerģijai, kas atrodas katra personālajā manifestācijā, tā enerģijai, ir jābūt oponenta diapazonā. Oponenta diapazons, tātad, ko tas nozīmē? Tātad šai enerģijai skatāmies 19. Redziet, elektrozilā, tātad, 6. atslēga elektrozilajā vilnī, tas ir 19. Tātad, ko jūs redzat? Tātad šeit ir imišs, lauvas zīme, 17. mājiņa un likteņa zīmogs hierofants. Tātad kādam no šiem faktoriem ir jābūt pretiniekam. Jābūt pretiniekam manifestētiem. Tātad pretiniekā ir imiša enerģija. Tātad ir jānostājas tekošajā dienā enerģijā men un var noturēt pretinieku viņa diapazonā, neļaut oponentam ieiet tekošajā laikā. Var nostāties enerģijā un arī tādā veidā noturēt pretinieku viņa diapazonā, jo, ja pīķis atrodas oponentā, tad tas nozīmē, ka tu pats jau a priori atrodies tekošajā laikā. Tagad apskatīsimies pretinieka, viņa oponenta iespējas. 35, tātad mums ir brūnais vilnis, brūnā krāsā vilnis un, protams, 9. Ar savu enerģiju iet pasaulē 9 kabani. Tad šeit ir kabana enerģija, mēs redzam 6. dvēseles mājiņu un arkānu pasauli. Šos faktorus mēs varam atrast arī viņa oponentā. 6. dvēseles mājiņa un arkāns pasaule atrodas 8. atslēgā. Tad viss, kas nepieciešams, lai noturētu pretinieku, varētu teikt tā uz pīķa viņa diapazonā, nepieciešams nostāties šeit, uz enerģijas ok, uz 8. atslēgas, uz vīrieša virsotnes. Apstrādāt likteni zīmogu Lucifers un viss kārtībā. Tātad mums vienkārši, ņemot vērā visus parametrus, ir jāsaprot, kurš varēs noturēties tekošajā laikā. Tātad, vēl mums kas ir jāzina. Vēl mums ir jāatcerās tāda lieta kā materializācijas cikls. Materializācijas cikls arvienmēr ir ietverts cilvēku miedarbības tabulās. Lūk, šeit viņš aizsākas ar balto nedēļu, un ar violeto beidzas, tas ir pilns materializācijas cikls. Un šeit mēs materializācijas ciklā skatāmies, kur mums ir bruņas, kura stīga, kura atslēga mums ir nobruņota. Uz kuras stīgas mums neko nevar izdarīt, ne iedurt, ne nogāzt. Tātad 9 kabani, skatāmies, šariot, baltā nedēļa. Lūdzu, 13. stīga un ik enerģija, šeit ir nobruņots 13. stīga. Tad mēs jau saprotam, ja šeit ir nobruņots, tad pretiniekam tur iekļūt nav iespējams. Šeit ir bruņas. Un otram viņš ir arkāns saule, bet dzeltenā nedēļa. Tad ir nobruņota 7. atslēga. 7. atslēga enerģija men ir bruņās, tad 7. atslēga ir nobruņota. Šeit 7. atslēga nobruņota. Un enerģija men. Bet pastāv iespēja, ka šī te enerģija, kas materializējas,
apzīmē viņa oponentu. Jo redziet, viņa oponentam 7. atslēgā ir enerģija men. Tāpēc mēs varam pat pieļaut domu, ka šeit materializējas viņa oponents materializējas tekošajā laikā. Lūk, šeit. Un par to mēs varam pat spriest, izejot no zodieka zīmēm. Saprotiet, es jau jums mācīju, kad ir enerģijai katrai, vai tā būtu men, vai kaban, vai muļuk. Katrai enerģijai ir 3 fāzes – kardinālā, fiksētā un mutablā. Tad šeit muļuk ir rauna zīme kardinālajā fāzē. Tekošajā laikā muļuk ir ar lauvas zīmi fiksētajā fāzē. Tad gluži nav viens un tas pats. Savukārt šeit men ir ūdensvīra fāzē fiksētajā. Un arī tekošajā laikā 13. dienā, kad notiek spēle, men enerģija ir ūdensvīra fāzē. Tā tad jau norādījums, kad šis cilvēks 9 kabani var atrasties tekošajā laikā, liekot savam oponentam palikt maliņā. Un visi šie faktori ir jāsavieno. Bet kāpēc mēs nevaram šādas unikālas lietas, šo te laika mašīnu, dievišķo matrici, izmantot tikai saliekot cilvēka diapazonu, 2 arfas cilvēka uztveres 1 pret 1. Paredzēt, kas tieši notiks. Redziet, mēs to nevaram tāpēc, kad arī cilvēks pats daudz ko nosaka. Cilvēka spēks, pārliecība par sevi konkrētajā dienā. Un šeit var monēta krist dažādi. Monēta var krist tā, kad 9 kabani nostājas uz 8. atslēgas un nospiež pretinieku maliņā, izspiež no tekošā laika. Un varbūt tā, kad 6 muļuk nostājas uz 10. atslēgas un izspiež pretinieku no tekošā laika. Un, lai būtu mēs tuvāk tai faktiskai patiesībai, mums nepietiks tikai ar 13. Lai nokļūtu līdz faktiskai patiesībai, mums ir jāmācās par 72 dievišķajiem ģēnijiem, eņģeļiem, demoniem. Mums ir nepieciešamas arī ģēniju spēles tabulas. Šajās tabulās mēs mācīsimies izlasīt nenovēršamo. Tieši šīs tabulas ataino to rezultātu cilvēku miedarbības, kurš nav novēršams. Un mēs mācīsimies šajās tabulās lasīt. Un šajās tabulās var izlasīt ne tikai savu nenovēršamo likteni, savu dzīvi, savas nāves apstākļus. Šajās tabulās var izlasīt da jebko. Bet, ja jūs man tagad jautāsiet, ja šajās tabulās var da jebko izlasīt, kāpēc mēs uzreiz nevaram likt, saprotiet, 73 dienu ciklu pret 73 dienu ciklu un viss ok? Kāpēc mēs tā nevaram rīkoties? Tā taču vienkāršāk it kā būtu, redziet. Kur mums bija šis te moments, ko mēs skatījāmies? Jā, šeit. Noliekam šeit uzreiz un viss skaidrs.
Mēs to nevaram, tāpēc, ka mums ir jāredz konteksts. Tikai tad mēs varam būt pārliecināti par kādu konkrētu faktisku iznākumu. Ja abas matricas, cilvēciskā matrica un dievišķā matrica, par cilvēcisko matrici sauksim šo, kur 13 dienu diapazonu ietveros mēs darbojamies, un par dievišķo matrici mēs sauksim šo, kur mēs atrodamies uz 73 lauciņu spēles laukuma. Šeit, šajā dievišķajā matricē, cilvēka 13 vienību diapazons, viņš ir ielikts lielajā spēles laukumā. Un praktiski cilvēks ir tikai tāda šaha figūriņa uz spēles galdiņa, ko spēlē dievi. Un šeit mēs redzam, mums ir jāskatās tekošā diena. Šeit mēs tekošajā dienā redzam, tekošā diena mēs mācīsimies, kā atver kādus vārtus. Un, kad atverās vārti, saprotiet, 39 vārti atverās. Un ne tikai voāls 47. tiek palaists pa vārtiem ārā, viņš darbojas. Viņš automātiski ieslēdz 7 čuvenu enerģiju oponentam pa kreisi, pa labi. Un divi mēne enerģiju oponentam pa kreisi. Starp citu, abiem vienu zīmogu ieslēdz voāls virspriesterienu. Bet arī palaiž darboties tos, kas atrodas abiem 39. vārtos. Palaiž 20. personu oponentam pa kreisi ar enerģiju viens lamat. Un Balamu ar enerģiju 11 men. Un tad mēs skatāmies, kā šie te kadri izkārtojas tekošajā laikā, kādas vārtas viņu atver. Tad mēs skatāmies šo spēli, mēs skatāmies 51. dur tālāk uz 51. vārtiem un palaiž vaļā Andrasu. Un 20. dur uz 20. vārtiem un palaiž vaļā Baelu. 8 muļu Baels. Tātad. To visu mēs iemācīsimies, un lai mums pagaidām nešķiet pārlieku sarežģīti. Viss tas ir apgūstams. Un šo te visu apgūt ir vērts, lai kļūtu par saimnieku pār savas dzīves realitāti. Pagaidām es neiedziļināšos detaļās, es tikai parādu jums mazliet, kā šis te viss darbojas. Tad redziet, kā saka, šeit tiek palaists vaļā pursons šajā dienā. Viņš atrodas konkrētās enerģijās. Un viņš ir, protams, tas, kas palīdz apstrādāt pretinieka ģēniju. Šeit arī, kā saka, šeit ir saslēgums, šeit 9 kabani atver 8 vārtus savam oponentam, kuros atrodas 20. Un tādī pašā laikā viņam tekošā diena atver 20. Tātad viņš var neutralizēt. Viņš spēja neutralizēt, kā saka, demonu pretinieka ciklā. To, kas automātiski iziet pret viņu, viņš spēja neutralizēt. Teiksim tā, ka šeit mēs varam droši runāt par demoniem, tāpēc, ka
Priekš 9 kabani, visi, kas atrodas oponenta diapazonā, tie ir demoni. Un priekš 6 muļuki, visi, kas atrodas viņa oponenta diapazonā, baltajā vārdu ciklā arī ir ģēniji. Tas ir demoni. Tātad, kā to visu skatīties, kā to visu vērot, kā to visu saprast? Šeit, redziet, zepārs. Uz 4 ahavu var nostāties. Zagans, viss ok. Nevar nostāties. Tad viņš atdurās. Tad 16. zepārs, kas atrodas viņa vārtos, ir traucēklis, nevis palīgs. Nu tāpat ar oponentu. Paimons. Var atrasties oponents enerģijā 2 kani. Un tad viņš iespiež šo te ģēniju, izmanto kā palīgu, lai iekļūtu pretinieka, oponenta spēles laukumā. Vai arī šis te ģēnijs ir simbolizē viņa oponentu un ir objekts, kas stāv vārtos un nelaiž spēles laukumā, atstāj uz rezervistu soliņu. Skatieties, kā viss krustojās. Paimons, 8 muļuki. Un lai iekļūtu pretinieka diapazonā, šeit arī ir 8 muļuki. Tad redziet, tekošajos vārtos tiek atslēgts 20. pursons. Viņš iet uz saviem vārtiem un atslēdz bailu, kuram ir enerģija 8 muļuki. Un 8 muļuki ir šeit. Un tas jau ļauj izdarīt attiecīgos secinājumus. Un tas ļauj redzēt, ka praktiski situācijas noteicējs lielā mērā ir pat ne paša cilvēka ģēnijs, bet ģēnijs, kas konkrētajā dienā stāv konkrētajos vārtos, kuri tiek atvērti. Nu, par to mēs visu uzzināsim tad, kad mācīsimies. Pagaidām šī te nodarbība, viņa ir sava veida atgādinājums par to, ka mēs atjaunojam saistības. Es dodu zināšanas, kas palīdzēs jums materializēt no laika, materializēt lietas, jo šīs zināšanas jums atļaus redzēt, kā notikumi laikā izkārtojas. Iespējams, ka es daudz ko pat pirmajā etapā jums pateikšu priekšā, bet pateikt priekšā jums, ziniet, tā motivācija, pateikt priekšā, izkārtosies tā un tā, esiet droši, es varēšu jau tikai atrodoties ārpus Latvijas robežām. Tātad dotajā momentā es gaidu, kad tie, kas turpinās pa īstam mācības, veiks savu saistību daļu, un es saņemšu pateicību par ieguldījumu jūsu labklājībā, vienkārši enerģijas apmaiņu savā kontā. Mans konts joprojām atrodas
mūsu mācību lapā Toltiku laiks maģijas skola. Ja kāds bez priekšzināšanām, vēl kāds no jūsu draugiem bez priekšzināšanām vēlas pieslēgties šim unikālajam projektam, laipni lūdzu. Jums būs interesantāk, varēsiet labāk apgūt zināšanas izskaidrojot tās citiem, tiem, kuriem interesē šī štelle. Nu un, protams, atcerieties, mēs ieejam enerģijās, kas jau ir saistītas ar riska faktoru. Tas riska faktors, saprotiet, viņš šķirī, tas ir interesanti. Tas palīdz sevi noslīpēt, kļūt augstasinīgākam. Protams, palīdz iemācīties vienkāršāk attiekties pret naudu, jo teikšu tā, kad mēs spēlēsim ar enerģijām, kur ja jums trīcēs pirksti, oi, gribās, tad jūs pa gribot paliksiet. Šeit ir jābūt arī mentāli, morālai sagatavotībai, lai strādātu ar šo te kalendāru. Un šis kalendārs jaunais, viņš tiks ielikts jūsu apmācību mapē jau šodien. Šajā jaunajā versijā. Jaunā versija izskatīsies šādi. Tāpēc, kad jaunajā versijā mums nav vajadzības vienu līniju redzēt divreiz. Mēs ļoti labi zinām, ka, piemēram, 69. diena 91 dienas ciklā, tā ir, mēs varam redzēt pēc krāsiņām, tas ir pelēkais laika vilnis, 4. atslēga, apskatāmies. Nu, mēs tāpat redzam, mums nevajag šeit dublēt to numuru. Otrkārt, mums ir nepieciešamība ņemt vērā arī 7 toriņus, tos, kas pārvalda dienas. Pirmdienu pārvalda, viņus var dēvēt par troņiem, par serafimiem. Tie ir tādi super eņģeļi, kas uzmana kārtību uz šajā matricē, uz šīs planētas. Pirmdienu pārvalda Gabriels, otrdienu Ariels, trešdienu šodienu Rafaels, ceturtdienu Zahariels, piekdienu Anaels, sestdienu Kasiels un svētdienu pārvalda Mihaels. Un katram viņam ir sava nozīme. Tāpat mums ir svarīgi redzēt arī šeit šīs te 8 krāsas. 8 krāsas, jūs saprotat, 8 krāsas ir tās, no kā veidojas ģēnija. Kas veido ģēnijus. 9 reiz 8. 9 lordi. 8 trigrammās, 8 debesu pusēs vai 8 kā es tagad aizmirsu šo ķīniešu vārdu, bet tas nav būtiski. Tas ir tas pasaules dalījums, ko izmanto ķīniešu kultūra. 8 stihijas visam. Tas ir debespušu divplāksnes, nu jūs saprotat. Debespušu divplāksnes paskaidroja, kas mums ir jāņem vērā arī ciklā 13. Debespušu divplāksnes ir tāds, ka austrumu enerģija var atrasties gan debesu, gan zemes fāzē. Tātad uz austrumiem ir 2 spārni austrumu krustam. Debesu spārns un zemes spārns. Ziemeļu enerģija var atrasties pērkona fāzē un vēja fāzē. Arī 2 spārni. Rietumu enerģija var atrasties dziļuma fāzē, apzīmējās ar dzeltenu, bīstamība. Un pārkušanas fāzē, transformācijas fāzē, apzīmējas ar lilā, tumši violetu. Liesmu. Tātad šeit ir ūdens, šeit ir liesma. Šeit tas apzīmējās kā bīstamība, šeit tas apzīmējās kā pārveidošanās. Un dienvidu enerģija var atrasties zilajā fāzē, tad viņa ir svars, kalns, spēks, svars, smagums. Viņas ir daudz. Un dienvidu enerģija var atrasties oranžajā fāzē, kas ir ekstāze, kas ir ezers, kas ir mirgums, kas ir kaifs, prieks,
kustība dienvidu enerģijas, burbuļošana. Un mums jau 13, mums ir jāredz šīs te 8 fāzes. Un ko jūs, kā saka, vēl šeit varat ieraudzīt vēl vienu ciklu. Mēs visu laiku mācāmies par likteņa zīmogu ciklu, kas ir piesaistīts lielajiem taro arkāniem. Un tagad atcerēsimies, kad ir vēl mazie taro arkāni. Un cik tad mazo taro arkānu ir? Mazo taro arkānu. Mazo taro arkānu ir 56. Un kur mēs šeit redzam? Šajos ciklos 56, kur mēs redzam? Katrs no virseņģeļiem, katrs no serafimiem var atrasties vienā no 8 fāzēm. Redziet, pirmais serafims. Debesu fāze, prieka fāze, alķīmiskā fāze, vēja, kustības fāze, zemes, jeb uzņēmības fāze, melnā, kalna, jeb smaguma fāze. Saprotiet, nevēl te saka, kad kalns neiet pie Muhameda, Muhameds iet pie kalna. Bīstamības fāze, nenovēršamības fāze, absolūti mistiskā, bezdibeņa fāze. Un pērkona fāze noslēdzošā. Un tad atkal sākas cikls no jauna. Atkal Gabriels un tāpat jebkurš no arceneņģeļiem, no serafimiem iziet 8 fāzes. Un 7 reiz 8, cik tad ir? 56. Un šeit mums ir iespēja tad redzēt būs, kad mēs strādāsim, būs iespēja redzēt caur šīm tabulām vēl vienu ciklu, 56. Tātad šeit vienlaicīgi ir gan lielie, gan mazie arkāni. Tātad uzreiz varu pateikt, skatoties šīs te dienas, nemēģināsim tagad saistīt šos mazos arkānus ar stihijām. Mēs vēl nezinām, kā tur saistās tas 56 skaitlis šeit, kur 7 serafimi atrodas 8 enerģijās, var atrasties ar tām 4 kāršu mastīm, kas ir taro mazajos arkānos. Kā tas saistās, mēs nezinām. Mēs tikai redzam, kad arī mazo arkānu skaits manifestējas dievišķajā matricē, dievišķajās laika līnijās, dieva noliktajā objektīvajā laikā. Tātad sāksim. Paņemsim atkal Excel tabulas rokā, ieskatīsimies viņās, atsvaicināsim visu, ko zinām, laiks ķerties pie nopietna darba. Tāpēc tad, pēc 12. kad es atradīšos jau citā zemē, tiks atvērti arī daudz praktiskāki noslēpumi, daudz praktiskāki izmantojami noslēpumi. Kur tad šīs te Excel tabulas, kur tieši viņas pielietot mūsu sociālajā nosacītībā, lai izkarotu savu brīvību? Lūk, par to stāsts. Pagaidām. Hasta pronto, kā Spānijā teiktu. Uz drīzu tikšanos. Atā.